Jā, paldies, Tēvs, paldies par atkal jaunu žēlastības dienu. Paldies par to visu, ko šī diena nesīs, Tēvs. Lūdzos, ka mēs to varam saņemt ar pateicīgām sirdīm. Jā, Tēvs, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās ar pateicību, ar sagaidīšanu, ar mieru, ar ticību. Jā, ar ticību Tevī, ar pārliecību Tevī par to, kas viss arī Tu esi, jā, Tēvs. Vienkārši tā ir, kad ir pienāk laiks, kad nav citu variantu, un slava Dievam, Tev, Kungs, slava par to, ka nav citu variantu, kā vienkārši dzīvot tajā, kas Tu esi, dzīvot tajā, ko mēs zinām par Tevi. Jā, un paldies, ka Tavs svētais gars kā to visu tā kā iekšēji apstiprina un palīdz un atsaucās mūsu ticībai, ka tā nav tāda vienkārši, es nezinu, es vienu dienu izdomāju, es ticēšu Dievam, un tagad vienkārši savā spēkā tas sēž un ticu. Bet nē, tas ir, jā, ka Tu pat Jēzu nesi, ka mums pat ir kaut kā vieniem jābūt savā ticībā. Jā, paldies, ka jo vairāk Tevi iepazīstot, jo vairāk aug šī ticība, šī paļāvība. Jā, es lūdzos par katru vienu ceļu, ka tas ir, jā, katram savs ar Jēzu patiess ceļš, ka tas ir mans ceļš ar Jēzu, tavs ceļš ar Jēzu. Un mēs varam satikties kopā un dalīties ar šiem piedzīvojumiem, ko mēs piedzīvojam. Jā, ar Jēzu, ar šīm atklāsmēm, šīm atziņām, jo mēs nevaram dabūt kādu, nezinu, savā galvā kā citu cilvēku atklāsmi, bet par atklāsmi, jā, tā kļūst man, tad, kad to Dievs ir man atklājis. Jā, šodien 93. psalms. Jā, 93. psalms ir dziesma, sludināšana par tā kunga svaidīto un viņa valstību. Tas kungs ir ķēniņš un ar godību ģērbies. Tas kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku. Tādēļ pasaules stāv stipra un ka nešaubās. Tavs valdības krēsls stāv stiprs no sendienām. Tu esi no mūžības. Upes paceļa kungs, upes paceļ savu kaukšanu. Upes paceļ savu krākšanu, pār lielu ūdeņu krākšanu. Pār varenām jūras bangām tas kungs ir jo varens augstībā. Tavas liecības ir ļoti uzticams, svētums ir tava nama jaukums, ak kungs, mūžīgi. Vēlreiz, tas kungs ir ķēniņš un ar godību ģērbies, tas kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku. Tādēļ pasaules stāv stipra, ka nešaubās. Tavs valdības krēsls stāv stiprs no sendienām, tu esi no mūžības. Upes paceļa kungs, upes paceļ savu kaukšanu, upes paceļ savu krākšanu, pār lielu ūdeņu krākšanu, pār varenām jūras bangām, tas kungs ir jo varens augstībā. Tavas liecības ir ļoti uzticams, svētums ir tava nama jaukums, ak kungs, mūžīgi. Jā, tāds ir mūsu kungs, varens savā spēkā, un svētums ir viņa nama jaukums, un es lūdzos, lai mums nāk arī šī atziņa par to, kas ir svētums, ka tā ir tuvība ar Dievu, un jo vairāk tu to pieredzi, jo mazāk tu gribi kaut ko ielaist savā dzīvē, savā sirdī, to, kas ir nesvēts. Jā, ka Sātans gan nāk, lai laupītu, lai zaktu, lai mēģinātu kā iepārdot šo mistēriju, iepārdot tādu darkness un embrace the darkness, lai tāds svin šo tumsību, bet jo vairāk kā dzer no tā tīrā ūdens, no dzīvā ūdens traumēm, pieredz to kā tās padzirda, kā tās pabaro, kā tās veldzē izslapušot vēseli, jo mazāk vienkārši tu jau izšķir pēc smakas, ko tu negribi, jā, tāpēc lūdzos, jā. Lai mums nāk šī atziņa, Tēvs, par to, cik tu esi varens, lai mums nāk tāda nedalīta uzmanība uz Tevi, Tēvs, un mūsu svaru kausos, kā es saku, nekā nav ar šo pasauli, un ka viss, kas mums pieder, tas ir Tevī, Tēvs, un
jā, piepildi ar sava nama jaukumu, jā, ar svētumu mūsu katru vienu. Jā, ka mēs varam pieredzēt, cik tas ir jauki, cik tas ir patīkami, cik tas ir veldzējoši, cik tas ir skaisti, cik tā ir atbilde. Jā, lai mums pārņem tavs mieres tēvs. Jā, lai tava debesu valstī plašās mūsos, jo plašāk un vienkārši nevar vienkārši nekas tāds pats palikt mums apkārt nepārmainīts, tad, kad debesu tēvs vienkārši ir mūsu sirdīs, kad mēs ķeramies pie viņa, mēs spiežamies viņam klāt, mēs piepildamies ar viņa mīlestību, neraugoties uz neko. Jā, lai apklust vienkārši tādas analīzes, visādas nepareizas lietas, visādas toksiskas lietas, un mēs vienkārši varam spiesties tās pie tās sirds, vienkārši sadzirdēt, kā tā pukst, uzņemt tavu mīlestību un doties savās ikdienas gaitās tās, un kopā ar tevi ar atvērtām gar acīm prasīt, Jēzu, kā tu redzi visu apkārt, kā tu redzi cilvēkus, Jēzu, lai tavas acis ir manas acis, lai mana sirds ir tavas sirds. Un tu redzēsi, ka kādas lietas pamainīsies, tu tiešām vienkārši ieraudzīsi savādāk kādas lietas, es ieraudzīšu savādāk kādas lietas. Jā, es lūdzos, ka mēs varam šodienās atvērt tavu roku, katrs viens, un atkal jau krāt kopā ar tevi, Jēzu, nevis izskaisīt un dabūt šīs gudrās sirds ar katru dienu, ar katru solīti, ar vien vairāk. Jēzus vārdā. Amen.